Pēc šodienas Toma prezentācijas mēs noteikti vairāk nevaram teikt, ka mēs nezinām, kas ir klimata pārmaiņas, mēs tās nepamanām. Principā es esmu pārliecināta, ka ik viens no jums saskarās ar tiem arī ikdienā. Un zaļais kurs, atjaunīgi energoresursi, dekarbonizācija, elektrifikācija ir tas ceļš, ko mēs ejam, lai mazinātu šīs klimata pārmaiņas. Tomēr šeit ik pa laikam rodas tāda sajūta, ka šo gan ne visi līdz galam ir sapratuši, varbūt pieņemuši. Un šajā kontekstā es gribētu jums parādīt vienu bildīti, ko ir izstrādājis tāds Thinking Ahead Institute, kas ir bezpēļņas inovāciju un pētniecības organizācija. Tātad pēc būtības investori saskarās ar izvēli starp diviem scenārijiem, kur viens ir veikt biznesu kā vienmēr, neko nemainīt, un tās zaļās investīcijas atlikt kādam vēlākam laika periodam. Tomēr tas otrs scenārijs ir tāds, ka mēs veicam šīs zaļās investīcijas jau šobrīd un rūpējamies par klimatu jau tagad. Kā jūs redzat, izvēle ir, bet, protams, kā vienmēr mums ir jārēķinās ar sekām, kuras pirmajā gadījumā varētu būt apmēram 50–60% no esošajiem finanšu zaudējumiem, un arī krietni ievērojams globālas temperatūras pieaugums. Savukārt tajā otrajā optimistiskajā scenārijā šie zaudējumi varētu veidot tikai 15%, un globālas temperatūras pieaugums jau būs daudz mērenāks. Mani jau vairāk uzrunā tas otrs optimistiskais scenārijs ar zaļajām investīcijām, zaļajās tehnoloģijas. Tomēr šeit jau arī ir vesela virkne izaicinājumu. Mēs ļoti labi zinām, ka atjaunīgi energoresursi un to izstrāde ir ļoti svārstīga, atkarīgi no laikapstākļiem, un to ir grūtāk prognozēt ilgākā termiņā. Tas viss rezultējās gan ar dažādiem tīkla darbības riskiem, gan arī, protams, ar cenu svārstībām. Un tas viss palielina nepieciešamību pēc elastības rīkiem. Elastības rīki mēdz būt dažādi, tomēr šodien mēs pievērsīsimies detalizētāk vienam no tām, kas ir pieprasījuma reakcija. Un runājot par pieprasījuma reakciju, vienkārši sakot, tā ir patērētāju spēja pielāgot savu elektroenerģijas patēriņu, rēģējot uz dažādiem tīkla signāliem un elektroenerģijas cenām. Kopumā to varētu noraksturot, ka tādu paradigmas maiņu no tradicionāla elektroenerģijas apmierināšanas modeļu uz jau daudz tādu dinamiskāku, intensīvāku pieeju. Protams, ka pieprasījuma reakcijas ieviešana un darbība nav vienkārša, un tā ir atkarīga no daudziem ietekmes faktoriem. Un kā pirmo es gribētu pieminēt valsti, jo valstī ir ārkārtīgi svarīga loma tādas kopējas ainavas veidošana. Jo patiesībā Eiropas Savienība mums tikai nosaka to vektoru, bet ceļš mums ir jāizvēlās pašiem, un šim ceļam ir jābūt racionālam, realistiskam un ar pievienotu vērtību mūsu ekonomikai un mūsu iedzīvotājiem. Tad kas būtu nepieciešams no valsts puses, ja mēs runājam par pieprasījuma reakciju? Protams, ka tie ir skaidra regulatīvā bāze, jo ar pieprasījuma reakcijas definīciju likumā un varbūt tādiem bāzes noteikumiem par agregātoru īsti nav pietiekami. Tāpēc, ka katram pieprasījuma reakcijas dalībniekam ir absolūti jābūt skaidram par viņu tiesībām un pienākumiem par to, kādā regulatīvajā vidē tie strādā. Otrais punkts, kas ir standartizēti ietveri dažādām pieprasījuma reakcijas programmām, tie var mazināt arī kaut kādus tādus kritiskos jautājumus un tā strukturēti definēt dažādus procesus, lai atkal ir mazāk kaut kādu tādu strīda gadījumu. Un šeit kā piemērs varētu būt ASV, lai gan ASV pieprasījuma reakcijas sāk attīstīties aktīvi vēl tālajā 2000. gadā, bet kā redzat, pāris gadus atpakaļ tika pieņemti jau papildus standarti šo te procesu regulēšanai. Un, protams, tā kā pieprasījuma reakcija ļoti aktīvi strādā ar patērētāju datiem, tad tās ir dažādas vadlīnijas patērētāju datu aizsardzībai, un šeit Eiropa ar savu digitalizācijas vīziju arī ir ļoti cītīgi pastrādājusi savā jautājumā, bet tomēr tas ir vienmēr jāpatur prātā. Un informatīvās kampaņas, it īpaši no valsts puses, arī ir ārkārtīgi svarīgas, kā piemērs šeit varbūt ir Anglija, kuri arī šo te viedās uzskaitas ieviešanas programmu īstenoja vēl 2012. gadā. Bet ejam tālāk. Nākamais,
Kāpēc viņš nepārslēdzas? Tehnoloģijas un inovācijas. Protams, bez viediem skaitītājiem, tā saucamā Internet of Things sistēmā un dažādām lietojumu programmām pieprasījuma reakcija vienkārši fiziski nav iedomājama. Un, godīgi sakot, manuprāt, šeit mēs varam sevi uzslavēt, tāpēc, ka šajā punktā daudz kas jau tika darīts un tiek darīts un aktīvi attīstīts. Tomēr tas nākamais solīts, ko mēs varētu spērt, ir, protams, mākslīgā intelekta algoritmu izmantošana, jo mākslīgais intelekts var apstrādāt dažādu datu slāņus un, protams, arī reālaika datus, un tā modelēšana kļūs arvien precīzāk un pietuvināta reālai situācijai. Blokķēdes tehnoloģijas, tā varbūt mums ir tāda tālāka nākotne, bet tomēr tā arī ir viena no iespējām, kas mums piedāvā tādu decentralizētu un tādu caurspīdīgu enerģijas darījumu veidu, un, protams, arī tas būs tās driveris, kas noteiks inovatoriskās pieprasījuma reakcijas programmas attīstību. Vēl kā piemēru šeit, varbūt ne gluži, kas attiecas uz tiem punktiem, bet kopumā pieminēt gribētu arī Vācijas pilotu projektu, kas tika īstenots 16. gadā, sākot no 16. un beidzot 2020. gadā, kur Vācija pētīja dažādu tehnoloģiju sinerģiju. Kā atjaunīgi energoresursi, ūdenrades un pieprasījuma reakcija iet kopā. Tad tas arī varētu būt tāds iedvesmas un labās prakses piemērs. Bet ejam tālāk. Cenu mehānismu un stimuli. Godīgi sakot, šī sadaļa man likās visgrūtākā. Lai gan cenu mehānismu un stimuli ir ļoti daudz un dažādi, izcelt kādu labāku vai sliktāku īsti nevar. Īpaši, ja mēs runājam par cenu mehānismiem. Tāpēc, ka tas, kas der vienā situācijā un vienam klientam, var īsti nederēt citā situācijā un citā kontekstā ar citu klientu. Ja mēs runājam par stimuliem, tad tie arī ir ļoti daudz un dažādi, un godīgi sakot, šeit, ņemot vērā tādu pasaules pieredzi, man liekas, vispār nav robežu. Veiksmīgāki tie stimuli, efektīvāki stimuli tomēr ir tiešie maksājumi, ir dažādas elektroenerģijas rēķinu atlaides, bet ja mēs patinam atpakaļ to bildīt par tehnoloģijām un blokķēdes tehnoloģijām, tad, piemēram, ja mēs runājam par to nākotni, tad tie stimuli varētu būt sekojoši. Iedomājieties, ka samazinot savu pieprasījumu, jūs saņemat nevis kaut kādu tiešo maksājumu vai rēķinu kredītu, bet jūs pretī saņemat tokenu. Tas ir tā nākotnes perspektīvai un nākotnes pārdomām. Par dažiem piemēriem šeit ļoti veiksmīga kampaņa tika īstenota ASV, tieši Kalifornijas štatā, kur ir karsts, kur viņi piedāvāja dažādas rēķina atlaides, saviem klientiem, maisaimniecībām tā skaitā, un atsauce bija ļoti liela un programma bija ļoti efektīva. Kā nākamais, pieprasījuma reakcijas sistēmas dalībnieki, protams, bez tiem nevar iztikt un arī iedomāties šo schēmas realizāciju. Un viens no kritiskākajiem punktiem šeit ir zināšanas, izpratne un informatība vispār par pieprasījuma reakciju, par programmām, par tehnoloģijām. Protams, būtu nepieciešams vairāk par to runāt, izglītot sabiedrību un viņiem saprotamā un vienkāršā veidā. Jo tas ir dabīgi patiesībā, ja mēs kaut ko nezinām vai nesaprotam, mēs tam arī neusticamies. Tā kā pieprasījuma reakcija, kā jau esmu minējusi, ļoti aktīvi strādā ar patērētājiem, ar viņu datiem, tad papildus vadlīnijas vispār būtu jābūt ļoti uzmanīgiem tieši ar datiem, kas skār patērētājus, viņu autonomiju un var ietekmēt viņu komforta līmeni. Šeit jūs redzat piemērus dažādu valstu kampaņas, dažādās laika griezumos un dažādām mērķa auditorijām. Tomēr tādu interesantāku piemēru gribētu izcelt Japāna. Japānā vides ministrija kopā ar 4 lielākiem Japānas komerc uzņēmumiem īstenoja tādu informatīvas kampaņu, kas bija enerģijas pārskatu veidā, respektīvi viņi analizēja vairāk nekā 300,000 maisaimniecību elektroenerģijas patēriņu paradumus
un piedāvāju viņiem šādus pārskatus ar konkrētiem piemēriem, ieteikumiem, kā viņi varētu optimizēt savu elektroenerģijas patēriņu. Kampaņas rezultāts bija ļoti veiksmīgs, gan pieauga dalībnieku iesaista pieprasījuma reakcija, gan arī kopumā tika samazināts elektroenerģijas patēriņš. Pieprasījuma reakcija, kā jau visticamāk jūs saprotat, prasa ļoti daudz dažādu resursu. Tie ir cilvēka resursi, tās ir tehnoloģijas, administratīvais resurss, finanses, arī izglītošanas pasākums, bet tomēr tās priekšrocības, ko mums spēj dot pieprasījuma reakcija un tās problēmas, ko tā var palīdzēt risināt, piemēram, sek emisiju samazināšana, atjaunīgo energoresursu integrācija, dažādu izmaksu veiksmīgāka un efektīvāka pārvaldība. Tas viss, protams, ir daudz vērtīgāks, un šīs lietas ir ārkārtīgi svarīgas mūsdienu sabiedrībai un ļoti svarīgas arī mūsu nozares un energosistēmas ilgspējīgai darbībai. Lai mums izdodas. Paldies!